Šobrīd Rainas skolas zālē tas ir tradicionāli. Te notiek parasti Tukuma pašvaldības vēlēšanu diskusija un arī partiju diskusijas pirms Saeimas vēlēšanām. Jāsaka tā, ka jūs esat sapulcējušies pat negaidīt Tukumā pulkā. Jābūt ir 31 deputātu kandidātam, kas saistīta ar mūsu Tukumā bijušo rajonu un šiem tagad jaunajiem 4 novatiem Jaunpildu, Gandāvu un Tukumu. Un šobrīd mēs esam 17, manuprāt, kad ārkārtīgi labs skaits, jo esam vairāk nekā pusi no deputātu kandidātiem, kas startē no mūsu novadiem. Tie ir ieradušies. Nav ieradusies viena partija, tā ir reģiona apvienība, un par viņiem mēs varam domāt visu ko. Mūsu partijā nav veco vēju, tajā pašā laikā mēs zinām, kā pārvaldīt valsti, un mums ir ļoti spēcīgs kandidāts sastāvs ar ļoti labām izglītībām un pieredzi. Es esmu Jānis Tomēls, Zemgalē 1. numurs šajā sarakstā, esmu Engurs novada domas deputāts. Andris Laikasnāts, esmu Tukuma novada domas deputāts. Iesaistījos partijā līdzīgi kā kādreiz Atlets nodibināja savu partiju un gribēja realizēt kaut kādas noteiktas reformas valstī. Domāju, ka kaut kas ir panākts, bet kaut kas līdz galam nav panākts. Labdien, man sauc Elīna Brīča, es esmu Sijā aktīvs grāmatvedē un iesaistījos partijā, lai izmainītu esošo situāciju valstī. Paldies! Labdien, man sauc Monteņa Jeffersona. Es esmu bioloģiskā zemniece un mazpulku vadītāja Čilstas pamatskolā un arī darbojos vairākās nevalstiskās organizācijās. Darbojoties organizācijās, es esmu sapratusi, ka Latvijas lauka attīstība ir iespējama tieši saskaņā ar konservatīvām vērtībām, ar ģimenes uzņēmumiem un nelielām ģimenes saimniecībām. Mans vārds Pēters Krampīts, strādāju ražošanā, strādāju siltīdziedu uzņēmumā tāmētāju. Man arī ir agronomi, es turēju par marketingu, uzņēmu vadību, man ļoti plaši izglītīgi fokus. Man ļoti neapmierina pašai valstī notiekošais. Es uzskatu, ja mēs šī brīdī kaut ko nemainīsim, tad varbūt rītā būs problēma. Tāpēc es eju fokus. Paldies. Ganelsams no Apeša ciema strādnieks politikā no 80. gada. Ar vārdu sakot, kamēr valstī būs bardaks, tikmēr es būšu šajos ieradumos. Tas ir tā kā bankā. Latvijā galvenais mērķis ir Latvija, droša, neatkarīga, demokrātiska un vienota labklājības valsts. Pats nodibināju zvejnieku saimniecību un zinu, kādas ir problēmas ar zvejniecību un lauksaimniecību. Paldies! Es esmu uzņēmējs. Es domāju, mans kolēģis jau pateica mūsu domu, kāpēc mēs startējam, jo gribam radīt kādas izmaiņas šī valstī, jo pagājuši 24 gadi un tā situācija valstī nav uzlabojusies. Un šodien pateikt, ka uzlabot var tikai tās partijas, kas ir pie varas, es domāju, nav pareizi, jo viņam šodien solīt to, ko viņas ir solījušas. Šodien atkal un līdz šim neizpildot nav pieņemams. Un tādēļ mēs nolēmām, ka vajadzētu uzrunāt tautu un lai viņi saprot, ka tomēr kaut kādas pārmaiņas jādara. Tātad es startēju šajās vēlēšanās no saraksta vienotā prieka. Man nebija plānā piedalīties politikā, bet uzrunāju, ka ir iesaistījušies Edgars. Mums bija diezgan tā ilga un nopietna saruna, un rezultātā es izdarīju un aprunājos ar ģimeni izdarījumu. Es uzskatu, līdz šim valdības ir cīnās ar sekām. Es domāju, ka galvenais ir beidzot cīnīties ar cēloņiem un tad pāriet pie sekām. Un viena no galvenajiem cēloņiem, es uzskatu to, ka nav pietiekoši atbalsts uzņēmējdarbībām, jo bez uzņēmējdarbības nevar pastāvēt valsts. Un nākošais, ar ko es pats personīgi esmu saskāries, Latvijā, ja valdība nelabē uzņēmējdarbību, tad valdība lobē bankas. Un līdz ar to nav finansējums
lai normālai uzņēmēja darbībai, un līdz ar to rodās viss šīs problēmas. Protams, mūsu partijas, pareizāk sakot, apvienības galvenais mērķis, protams, ir ražošana, tā ir sociālā drošība, protams, arī tā ir medicīna, viennozīmīgi izglītība, kultūra. Un, protams, tagad, sevišķi šajā saspringtajā laikā, ļoti daudz tiek runāts arī par valsts aizsardzību, kas pašlaik, manuprāt, ir vissvarīgākais. Es saprotu, ka pats būtiskākais ir nevis viens cilvēks, bet ir jābūt komandai. Es domāju, ka šāda komanda ir izveidota, un es esmu gatavs savu pieredzi, kas ir 18 gadi pašvaldības vadītāju darbā, gandrīz piemērot arī saimā un būt liederīgā. Mūsu galvenais mērķis ir drošība, izaugsme, pēctecība. Protams, detalizētāk. Labdien, mani sauc Alīna Pļaviņa, esmu studente, likumniece. Kandidēju šogad pirmo reizi Saeimas vēlēšanās ar mērķi pārstāvēt jauniešu intereses, lai mazinātos izglītības pārprodukcija, kas šobrīd ir ļoti aktuāla tēma, un centīšos un cīnīšos par to, lai jauniešiem būtu vietas savā valstī un lai netiktu lielas izbraukšanas no valsts. Esmu Inga Prieda no Kandavas. Tā kā es Kandavā strādāju par deputātu un vadu izglītības, kultūras un sporta komiteju, tad man ir svarīga šī tēma arī, lai izglītība būtu vairāk, mēs vēršamies uz profesionālu izglītību. Tā kā es arī esmu vienotības valdes locekle un šajā valdē esmu vienīgā pārstāve, kas nāk no reģiona, tātad no laukiem, un tātad man arī ir svarīgi mazināt šo te plaisu starp Rīgu un starp reģioniem un arī tātad izlīdzināt šo te sociālo varbūt nevienlīdzību un arī stāstīt Rīgā, kā mums ir šeit laukot. Jo bieži vien līdzinieki nespēj iedomāties dzīves šo situāciju lauku reģionos. Un Nacionāla apvienībā es tādēļ, ka es uzskatu, ka pirmo vietā ir Latvija, pēc tam Eiropa, un man ir idejas, es varu vārds uzņēmēju izgudrotājiem, ir ļoti daudz interesantu lietu, kā varētu, teiksim, enerģetisko, pilnīgi alternatīvā veidā Latvijas enerģetisko attīstību nodrošināt. Un tā ir lieta, kādēļ es vēlreiz eju uz Saeimu. Galvenais mūsu moto šajā gadījumā ir sociālais taisnīgums un valsts atbalsta ekonomikas. Būtībā startēju otro reizi, šoreiz esmu startējis arī pašvaldības vēlēšanās. Pieredze nav bagāta, bet kā uzņēmēja darbībā ir bagāta. Pašvaldības vēlēšanās esmu startējusi un esmu bijusi arī mazā pagastiņā Zebrenes pagasts. Kā deputāti Saeimas vēlēšanās startēja pirmo reizi. Ļoti tuva tēma un pati strādāju izglītības jomā. 15 gadu stāžu kā skolas direktorei, gan mazā lauku skolā, gan lielā skolā. Un pati nāk no laukiem un sāp sirds par to, kas notiek ar mūsu laukiem, kas notiek ar iedzīvotājiem. Un tādēļ nevaru nosēdēt un noskatīties uz to visu, jo ir sajūta, ka ļoti daudz tik sēž un pukst, bet paši neko nedara lietas labā. Es saņēmos, mani uzrunāju arī šajā laikā tieši, un tāpēc es esmu šeit. Tātad pirmais mēs turpināsim tieslietu nozarē iesāktās Jāņa programma reformas ar maksātnespējas administratoriem, šīrēt tiesām un tam līdzīgi. Un otra lieta, mēs sakārtosim sociālās garantijas policistiem un citiem likumsargiem, drošības iestāžu darbiniekiem. Jautājums, kā jūs sakārtosiet par kādu naudu konkrēti līdzekļu? Nevēl ir jautājums par kādu naudu, kur ņemsiet līdzekļus, kurus līdzekļus. Kurš nodoklis maksāsiet tā atņemšanu? Nepacelsim nodokļus, bet iespējams, ka šobrīd policisti ir par daudz un jāapskatās, kuriem ir jāpaliek darbā un kuriem ne, un tie, kas paliks darbā, tie saņems divreiz lielāks algas. Audits ir bijis. Nu, šādiem auditiem mēs neuzticamies. Redziet, mūsu partijā ir arī tādi cilvēki, kas ir ar ļoti augstu, teiksim, kvalifikāciju budžeta veidošanā un tā tālāk. Jā? Tā kā es domāju, es uzticos šiem cilvēkiem, un es domāju, ka viņi ir pietiekami kompetenti, lai šī informācija būtu papildus. Bet jūs pats, jūs šos skaidrs esat, ja jūs esat gatavs ar ekonomiku strādāt. Protams, es pats esmu ekonomikas, es pabeidzu banku augstskolu, loģiski, ka es šos skaidrus arī pārzinu, un es uzticos arī tiem cilvēkiem. Nākošais. Kāds jūs arī pretendējat šos te jaunumus apmaksātīs sakārtot no valsts budžeta? Šobrīd ir piesaista Eiropā līdz 20. gadam
Kāpēc par nekām atņemsiet? Tur ir normāli, tagad budžets tūlīt jums būs jāizstāv. Jūs būsiet 4. oktobrī, tātad, es saprotu, vēlēšanas, ja 11. un ceru, ka valdība sastādīs ātri šajā gadā, jums bezdeficīta budžets ir jābūt nākamā, nu labi, ar baziem procentiņiem. Vēl jāatrod 2% aizsardzībai. Kur mazpulkiem vai ņemsiet valsts naudu? Tā ir gan lauksaimniecības nauda, gan lauksaimniecības nozares nauda, kas ir gan valsts lauku tīklā, gan ir kur tās naudas ir un figurē. Tātad no zemkopības ministrijas labi. Uz Tukumu iet vilciens no rīta pēcpusdienā 6 vakar, ka var iet 4 pustukši, 63 tankas, bet ir vajadzīgi jauni, jo, kad nopirks jaunas vilciens, tad būs lētākas biļetes un vilciens pēkšņi kļūs un tā tālāk un uz priekšu un visās vietās. Tāds ir stāsts. Nu, ko jūs darīsiet konkrēti? To mēs nosacīsiet tagadējo sistēmu, mēs varam Es nekritizēju sistēmu, es runāju par... Kur jūs dabūsiet? Viss kārtībā, kur jūs dabūsiet? Es saprotu, jums tūlīt un tagad. Oktobrī jums ir jāizstāv. Tūlīt un tagad, bet nevis tādā garā stiepienā un bez tam ar signālu NATO partneriem, ka mēs par to domāsim ar skatienu uz 17. gadu. Un tad, teiksim, tur ģenerālis no Polānas saka, nu, mīļie draugi, jūs gan esat kaut kādi īpatnēji cilvēki. Es šodien ir 14. gads Ukrainā, Krievi iet iekšā, jūs kaut ko runājat par 14. par 16. 17. gadu. Tas ir nenopietni. Ko es konkrēti darīšu? Konkrēti es darīšu tā. Ja es tur būšu un man būs pieeja tie materiāli, it sevišķi, kas... Saimā taisa nebūs, ja jūs neesat atkārtas kaut kādā nebūs. Jebkurā gadījumā deputātam, ja viņam ir pieeja valsts noslēpumā, komisijā esošam, būs pieeja pie materiāliem pilnīgi viennozīmīgi. Un tad varēšu konkrētāk teikt, ko, kā un tā tālāk. Bet to, ka tā problēma ir tāda un tāda viņa ir, un ka valstī līdzekļi ir daudz. Tad es pareizi sapratu, jums tie līdzekļi liekas, ka kaut kur viņi ir, bet tā ir slepenā informācija. Nē, viņa nav slepena informācija. Jūs sakat, būs jums pielaide, un tad jūs gan zināsiet, ko darīt. Un ja nu nebūs pielaide, jūs visi pārliecinās, ka jums būs pielaide. Nē, es neesmu. Precizēju. Vienu konkrētu lietu es dzirdēju, jūs tātad gribētu uzlikt uzpūrni vidām, nu, es tā pārfrāzēju. Lai vids, teiksim, nesoda uzreiz, ja šīs nosacīt uzpūrni vidām. Otrs jautājums, vai jūs, es nesapratu, jūsu partijā, es te neatradu arī te partijas programmā, mazliet savādāk ar citiem sastāvīt, par šiem te nodokļu politiku. Tātad jūs pieņemsiet, ka jūs esat ievēlēts, jums budžetā šodien mēs nekādus nodokļus nemaksājam. Absolūti nekādus. Arī uzņēmējiem ļoti svarīgi ir zināt, kāda ir nodokļu politika un cik viņi ilgspējīgi. Vai viņi būs uz gadu vai uz 2. Jo tad viņš var arī darboties un saprast plānu savu attīstību. Ja jau tas nenotiks tā kā tagad notiek ar māju, tad vispār nekāds attīstības nav. Jābūt tautas vēlēts prezidents, ko tauta ievēl ar plašākām pilnvarām, kā arī vēlēšana kārtība, kad ir iesniegt partijas sarakstu, kad cilvēkiem tiesības izvēlēties no visiem šiem sarakstiem sev uzticamāks cilvēks. Tādā veidā es domāju, ka mēs sakārtojam politisko sistēmu, kā arī kā patreiz notiekās, kad ievēl, tad notiekās bloķēšanās, pozīcija, opozīcija. Labi, bet šī gadījumā mēs uzskatām, jūs tātad vēlaties mainīt par konkrētiem vienīgos, ko es dzirdēju, tātad noteikti, ka to jūs no programmas paņēmāt. Tātad jūs zināt to skaisto stāstu. Ja šodien vai rītā būtu jārāda kurzemē prezidentu vienu tādu mazu valsts vārdā prezidents pašreizajā politiskajā situācijā, par ko ievēlēsim, Griguls kundze varētu būt tagad deputāti, lai ņemot vērā kādu pārsvaru viņa aizstāvjā. Varētu būt prezidenti, vai vēl kāds ar tādu pašu naudas masu un vēlmi kaut kur atrasties varētu būt, ja? Uz tā apšos viņa, pirms gada droši vien, ka Lemberga kungs ar savu naudas masu varētu būt. Mēs vienkārši negribam, lai prezidenti ievēl zooloģiskā tēls vai vēl kaut. Ir jāsāk ar patriotisku audzināšanu. Tā skaitā ne tikai mūsu jaunieši, latviešu jaunieši, bet arī krievu jaunieši. Es uzskatu, ka tomēr tie bērni, kas ir dzimuši Latvijā šajā laikā citlatvieši, tomēr ir jāpiešķir šīs pilsonības.
Es uzskatu, ka ir ļoti nepareizi, ka mums mēs esam atteikušies no obligātā kardiāsta. Jauniešiem viņam nav jābūt 2 gadiem, viņš var būt pusgadu. Tās visas ir tās lietas, kas vieno cilvēkus stiprina valsti. Jā, bet ko mēs darīsim? Ko mēs darīsim, ja vienā dienā mums sāksies tie mūsu kaimiņi, krievi cilvēki, ko mēs ikdienā varbūt draudzējamies, viņi jau skatās citas televīzijas kanālus. Kā jūs mums piespiedīsiet kaut ko citu skatīsieties? Bloķēsiet viņu? Nekā tam līdzīgi. Mums ir jārādā pa mūsu kanāliem tās, kas viņus interesē. Kā jūs runāsiet? Ļoti nopietni pie tā ir jāstrādā radio un televīzijas kanāliem. Viņi šobrīd jau tāpatās strādā. Tātad jūs runājat, ja es pareizi, jūs sapratat, jūs gribat ierobežot banku visatļautību vai banku lobby, kā jums šķiet banku lobby. Banku lobby mums ir ārkārtīgi. Kā nu bija tas kungs mums tagad, kas viņu... Jo, ja jūs pieminējat... Tas ir jūsu partijas pārstāvs bijušos. Jā, kā nu bija Bartuševskis vēl, kā precīzi tas bija. Jā, jūs partijā kopā darbojāties, viņš tagad ir banku lobbyis. Jūsu, es teicu, tas ir banku lobby, jā. Tas neko nenozīmē, ka mēs kādreiz esam bijuši vienā partijā. Nē, joprojām, es domāju, tagad visi tie, kas sanāca Mārtiņš Pečevskis un lobbyis tā, kā tas tiek lobbyis un ir apstiprināts. Pirms tam nebija Mārtiņš Pečevskis, bet es jums... Kā jūs ar viņu tiksiet galā? Es saku, jāpanāk to, lai izmainīt likumu attiecībā pret valsts. Kā jūs izmainīsiet? Lobby likums ir pieņemts, viņš tagad, kā viņš nāk no sevis, viņš tagad, lūk, mums tāds pienākums. Ar ko jūs bloķēsiet? Kur jūs atbalstu dabūsiet? Jūs domājat, jums būs tik daudz balsu? Jūs vien paši to nolabēsiet? Es domāju, ka dabūs, jo bez uzņēmējas, kā jau es minēju, ja nav uzņēmēja darbības, tad nevar pastāvēt valsts. Pirmais un galvenais šobrīd ir pakāpeniski šī izmaksu griestu atcelšana. Šobrīd valsts un pašvaldību darbiniekiem nav nekāda iespēja nelegāli saņemt algas, to mēs visi ļoti labi zinām, bet privātajā sektorā, diemžēl, viss ir smalki izreikināts. Ja man kaut kas notiks, vai es saslimšu, vai kas, vai māmiņa alga, tad tik un tik es iemaksāšu, pāries iet tur, kur viņš iet. Mēs ļoti labi to zinām. Tie būtu tādi 2 ļoti konkrēti darbi. Es savā laikā esmu vienmēr iebildusi pret šo izmaksu griestu noņemšanu, jo tie bija 19%, uz kuriem tas atteicās, bet es gribu piebilst, ka šie 19% īstenībā ir nodokļu maksāšanas mugurkauls. Tās nebija minimālas algas, kā mēs zinām, ja? Nākošais jautājums, kas, protams, jūs runājat nevis par vispār izmaksu griestu, bet jūs runājat par šīm māmiņu algām. Nē, tas ir jebkuram, te jebkurai sfērai. Tas ir invaliditāte, tas ir slimības pabalsti, bezdarbnieka pabalsti, protams. Jo tāpēc, ka tas momentā arī tiek attiecīgi iemaksāts. Bet jūs atceraties reakciju, kur bija bankas darbinieki no šies, ka visi cilvēki tā ir ieskārīts, ka viņi sāk cīņot, jo mums kāds stundas izvilkt. Diemžēl es jums... Ja tēvs, kas nesēž pie bērnu ar 35,000 izvilku strādāju, tad nezinu, kur? Jāsaka, tas, protams, ir... Un kur jūs ņemsiet naudu? Jūs atceraties, kā beidzās, jūs arī bijāt tajā saimā, un daži liekas, ka arī tajā laikā tās pirmās saimas nav mums tad viens palicis, kas izlēma par šiem te pensionēšanās vecumiem. Par tiem 600 cilvēki maņēma lielo masu. Jā, tas daudz kundze cits jautājums. Ir jāizstrādā jauns pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likums, kur es domāju, ka es varu dot jau konkrētus priekšlikumus, jo vairāk kā 10 gadus es varu pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondu padomu. Ļoti labi redzu šo mehānismu, kas ir labi. Tas ir vajadzīgs. Tas ir jautājums par to, ka jāmaina būtiski pieeja, kā veidojas pašvaldību finanses. Tātad jautājums par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārgāja tikai pēc dzīves vietas, jo dotajā momentā iedzīvotāju skaits un viņa samaksātais nodoklis ir pamatrādītājs. Tātad Pierīga, kurā dzīvo bagāti cilvēki, saņems arvien vairāk, lauki, kurā cilvēki saņem mazāk, budžets būs mazāks, no laukiem aizbrauc, Pierīga atkal nauda pienāk klāt. Kā jūs atņemsiet te Pierīgai? Es vēlreiz saku, ir konkrēti jau darba grupas, kurās es strādāju, un tas ir nākošā gada jautājums, kurā šis finanšu izlīdzināšanas likums ir jauns jāpīt.
Vai tā ir tiesa, ka Solvita Avotiņa savā kundzistumā, kad viņai piedāvāt šis amats pakalpojums, kāpēc jūs man gribat no valsts pirmās personas par trešo personu palikt? Nu, principā mums ir Saeimas republikas, parlamentāra republika, tātad viņa ir pirmā persona. Vai tā ir tiesa vai šāda saruna ir? Nu, arī, jā, protams, valdē bija saruna, arī, protams, tur diskutē, bet nejāk, ka mums diezgan kolektīvi tas tiešām izteikti izspriests, un Solvita pat nebija gatava tam iet, viņa arī diezgan pārdzīvoja to, kad no Brauks kungs atteicās turpināt valdību, arī viņai tas nebija tajā brīdī zināms. Un viņa teica, jā, varbūt tas bija tikai tāds kā joks, tā kā, ko viņa tiešām pēc tam izmet, viņa teica, kāpēc jūs man gribat pazemināt, bet viņa nebija gatava šādam solim, viņa teica, ka viņa Bet tas stāsts bija, kāpēc jūs man gribat pazemināt tā? Tas bija pašās beigās piemetinot ar smaiļus. Labi, tas tiešām neaiziet galā. Mums naudas pietiks, mums būs šis saprātais budžets, kas būs sadalīts un konkrēti katrs katrai lietai, lai to tiešām pilnveidot, lai tā pastāvētu. Sabalansēts budžets nozīmē, ka tā tik vien pietiks. Jūs būsiet kā Mēs esam nabadzīgi valsts, lai mums katram mūsu idejai būtu nauda, lai to realizētu. Nu, piemēram, tad tas jūs superīgi runājat par tik jaunu cilvēku, jūs tad visi ziniet, es kā vecāku apņēmiešu sēdu mūsējā, Ziniet, varētu domāt arī kaut ko konkrētu. Ko jūs konkrētu? Es tiešām nezinu, ko tik jauns cilvēks, kas pieredzes, tur varētu darīt, jo ar jums taču manipulēs tie vecie buki. Jūs tad visur celsiet roku, ir jau iespēja vai pakļauties manipulācijā, vai tomēr turēties stingri pretī, domāt, iet ar savu domu taisnā ceļā uz priekšu un nepakļauties. Jūs pagaidām taisnā. Lai Latvija drīz kļūst par vietu, kas nepārtraukti pati sev un visai pasaulē spēj dot jaunu intelektuālā un emocionālo enerģiju. Tātad es esmu bez šīm komisijām, es esmu arī inovāciju zinātnes apakškomisijā. Un te ir tā lieta. Iedomājieties, ka ja Eiropas Savienību sadala pa reģioniem, tā kā Latvijā 4 reģioni, apmēram ir 260 reģioni. Un no šiem 260 reģioniem, es precīzi neatceros, bet kaut vai 235. vai 236. vietā Latvija attiecībā pret zinātni. Tas ir, mums ir ļoti vārš formulējumi zinātnē. Un tad šī gadījumā, teiksim, lielākā problēma, un, teiksim, vairāk te vajadzētu pievērsties, tas ir šī gadījumā nodokļi, uzņēmēju darbību un sociāla sfēra. Ja mēs skatāmies par nodokļiem, viņi visi būs savā starpā saistīti šī gadījumā. Jo, ja iet runa par nodokļiem, kā sakot, jā, viennozīmīgi, piena produktiem, maizē, viss, kas ir saistīts ar nepieciešamo pārtiku, ir jābūt pazeminātam nodokļiem. To mēs ļoti labi redzam šī gadījumā, kā notiek Polijā, tas ir šī gadījumā tieši paša ražotāja produkcijai, kas sakot, jā. Ievestē produkcijai ir standarta nodokļus virsot. Tas pats arī šī gadījumā, kā nebūtu arī Baltijā, pieraksts arī. Ja mēs skatāmies uz šo pusi, teiksim, kas notiek arī tagad, ka piena produkcija, siera produkcija un tā tālāk neietvaram uz Krieviju, kas arī ar šo mēs panāktu straujāku noietu Latvijas tirgo piena un siera un pārējais produkcija. Jūs zināt, ka tā pārprodukcija ir liela ar šiem piena produktiem, mēs te varam jau tā diezgan pie tā apļot, kāds mums tāds. Jūs neļausiet man samalot, man es, ka mēs kāds 3 reizes varam aizdēties ar to pienu, kas mums ir šobrīd, ja, to ko viss kārtībā. Tāpēc arī nākušā variantā, tas ir nākušais turpinājums par visam uzņēmēju darbību. Es varu pateikt īri un gaiši, kā sakot, ja, ka loģiski mēs esam nokavējuši to posmu, caur Baltkrieviju, teiksim, iet uz Krieviju pienu. Savā veidā esam nokavējuši. Bet vēl līdz šim laikam mēs vēl neesam noslēguši līgumu to pašu Armēniju, kad caur turien dzīt to pašu pienu, sieta. Jā, bet jautājums ir tāds, ja bankrotē 50% uzņēmēji Latvijā, tas nebūs dārgi. Tātad jūs domājat, ka jūs varētu palīdzēt jūs konkrētā darbību kādu? Šī gadījumā samazināt nodokļus uz pārtikas precēm. Nodokļu un palīdzēt, teiksim, uzņēmēju darbībā šī gadījumā atrast nākošu noietu. Jā. Bez tam visu laiku tika runāts par pedagoģu darba samaksu, par šo darba nedēļu, visu laiku runāja par 40 stundu darba nedēļu. Šobrīd ir uzradušās 36 stundas, tagad mēs kaut ko aprobēsim tīri teorētiski, no 15. gada janvāra tagad visiem būs teorētiski jāaprobē. Bet skolotājs šobrīd, tai pašā jūs pieminētajā Rīgas skolā, tikai šajā nedēļā sāk uzzināt, kāda viņam būs alga vispār par septembri. Un tas ir absurds, un tas ir valstī beidzot jānoliek pie vietas, ka atbilstoši darba likumam
Cilvēkam ir mēnesi iepriekš jāzina, kāda būs nākamā mēneša darba samaksa. Kā uzskata Šulc kungs? Ja finanses ministrs paziņo, ka cilvēki, kuri šeit nav apmierināti, var braukt prom. Kā jūs uzskatāt? Ja to pasaka finanses ministrs, vai viņam būtu nākošā dienā, ja tādā brīdī jāatkāpjas, vai nē? Jo, ja brauc, es atvainojos, ja brauc... Jautājums, nevis refleks un garas stāsts. Nē, jautājums ir vienkārši, kā uzskata Šulc kungs, vai kādam ministram, kas tā pasaka presē, vai viņam būtu jāatkāpjas, vai nebūtu? Viņš jautājums, vienkārši mīnus. Ir vai nav jāatkāpjas? Esmu vienotības sarakstā un partijas un pilsētai Lodam ir sadarbības līgums ar vienotību. Visas vienotības nelēmas nevar uzņemties, es palīdzu šīs problēmas risināt. Bet jautājums pirmkārt ir jāskatās kādā kontekstā, viņš to ir pateicis. Jūs nedzirdējāt tāds? Personīgi es neesmu dzirdējuši šo sarunu, lai pateikt kādā kontekstā. Bet principā, protams, manā skatījumā pret iedzīvotājiem, pret savu tautu jāizturās ar ļoti daudz lielāku cieņu. Tur gan es uzskatu. Bet iedzīvotāji ir jābūt tiešām tā, ka tu esi tauts iedzīvotāji. Bet jautājums bija, vai viņam pēc, ja tiešām tā ir? Ja viņš tā ir teicis, tad ļoti nekorekti. Nekorekti, bet jāatkāpjas. Redziet, mums jau ir tā, ka tagad jau tā morāls princips ir tik zem degradējies, ka kādreiz bija par atsevišķi par kaut kādu sīkumiem jau ministra atkāpās. Tagad notiek lielas lietas, un es neatceros, cik gadi ir, ka mūsu ministri neviens nav atkāpušies tādēļ. Mētiks konteksts jāiet. Ka šobrīd Austrum Ukrainā, kas notiek, tas jau pilnīgi skaidri redzams, ka tur, kur bija pie Doņetskas ielenca Ukrainas armiju, ka 7 cilvēki saproļoti locekļi nogrīmsti. Tad pateikt, ka šāds prezidents ir sapnis Krievijai, kad viņu karavīrus, tos desantniekus, kas tiek Ukrainā nogalināti, kad buldozera aizver kapus ciet. Bet kāds ir jautājums? Jautājums ir tāds, vai uzskatāt, ka Ušakovs pareizi darīja Maskavā šādu slavējot Puķinu? Pie tām opozīcijas televīzijas kanālā. Pirmām kārtām, viens no mums turklāt nav bijis, otrām kārtām... Nē, došas ir redzams. Es noskatījos visu šo video rullīti personīgi, visu internetā. Tur ir turpinājums, šīs teikums jau nebeidzās. Viņš ir minēja cits kandidāts, jā, tad vienkārši sliktāk. Tas ir viens tātad, tas teikums ir izrauts no konteksta, un man ir uz to, kā atbildi viens no pretjautājumiem, tas gan nebūs jums, ar ko atšķiras šī gadījumā Straujukas kundzes atbilde par bankas pārdošanu, kad viņa 900 sekundēs sacīja, ka tā cena, par kādu mēs pārdodam banku Citadeli, ir labākā no iespējām. Jā, jūs talantīgi, es jūs laikus neapklusināju, vienkārši talantīgi. Jūs jautājumu atbildēt ar pretjautājumu turklāt. Kādu ekvilibristiku, ziniet? Es vienkārši saku, kāda mēs nonākam pie bankas? Nē, tā neizskatās. Tā Sapranovičs kungs, tas ir par trapu. Jā, jūs tā varat sacīt, bet... Jums bija jautājums konkrēts. Jūsu vērtējuši viņa viedokli. Jūs partijas... Es pat klāt nebiju, un es nevaru komentēt pilnīgi. Visi, paldies, atbildīgi. Braucu pa Ventspils šosei, man pretī skatās Inguns Sudraba. Es braucu uz Rīgu, man pretī Inguns Sudraba. Tie ir 2 dažādi vēlēšanas apgabali. Vai nenotiek tautas muļķināšana? Vai jums ir diktatūra viens cilvēks, vai jums ir komanda, kurš saimā var kaut ko izdarīt, vai jebkuru citu kandidātu? Es vēl paskatītē, atkal Inguns Sudraba un neviena kandidāta. Vai tā nav zīgeriska politika? Atkal iesaistās. Kādā gadījumā, protams, partijā par to referātu te ir runāts, un šī gadījumā kolēs, ka būs mums viens līderis, bet komanda mums ir. Kāpēc iet no iedzīvotājiem? Es lūdzu, bet ir arī ir.
nav nekas slēpts. Nu, man ir Jo informācija, jo mēs esam vienojuši